Labdien! Mani sauc Estere Figori, es mācos 6. klasē un darbojos folkloras kopā ar Traistēnu. Es šajā konkursā piedalos 3. gadu, bet es šogad nesākšu ar pasaru, bet es šogad sākšu ar stāstu. Tu pastāstīšu vienu dienu no manas vasaras. Redziet tā, mans tētis strādā uz kombainu, un kad šoreiz viņš man ņēma līdzi. Kad man uznāca liels miegs, tētis man uzsaisīja tādu sienu bubīnu, un es aizmigu. Kad es pamodos, tētis nāc brauc, es braucu. Nu cik nu es braucu, cik nu tētis, bet tētis bija uzlikus rokas uz stūres. Un mēs braucām un dziedājām. Tur aug grūdzi, tur aug kvieši, tur aug mieži, bardainīši. Un mēs nemaz dziedādam nepamanījām, ka pusdienas pienāca. Un ziniet, ko mēs ēdām? Putru, rupmaizi, sīpolu un šķiņķi. Nu tā kā vecos laikos. Nu tā katru dienu jau nevarēja ēst. Tā diena bija tik karsta, tik gara, putekļi bija pilns, un vakarā mājās ejot tā kājas sāpēja. Es nesaprotu, kā tētis to var katru dienu izturēt. Ziniet, kāds man prieks tagad veikalā pirkt maizi? Jo šitik bišķiņ ir ieguldīts mans darbs. Nu manā notikumā nebija brīnuma, tāpēc jums pastāstīšu vienu brīnumu pastu. Reiz dzīvoja malkas cirtējs. Viņš mežā cirta malku, bet kādu dienu viņam cauna paskrien garām. Viņš mets pakaļ. Nu kurš muļķis skries caunē pakaļ, zinādams, ka tāpat nevarēs noķert, bet viņš skrien un apmaldās, un pienāk vakars. Viņš uzlien kokā un aizmiet. Pie rīta viņš dzird, ka lejā kaut kas notiek. Viņš noiet, un viņš redz, ka pilns basas zvēriem. Un viņš viņiem prasa, kas jums noticies, kāpēc jūs tādu trobeli taisat? Mums priedīts nomirst, mums viņu vajag apdziedāt, jo mums tā tradīcija, ja kāds nomirst, mēs viņu apdziedam. Malkastējs saka, es viņu apdziedāšu, no jums nekāda jēga nebūs. Malkastējs apdzied, zvēri priecīgi, malkas cirtējs priecīgs, un zvēri malkas cirtējam nolēma samaksāt pusi no savas spēka. Malkas cirtējs pasakās, pārvērš pa laumu un izskrien no meža. Un viņš redz, ka meža malā kāds puisēns raud. Viņš pieiet pie viņām prasa, kas tev noticies, kāpēc tu raudi? Man bērns uz cūkas apēdīs. Kāpēc apēdīs? Pie visa vainīgs tas ķēniņš. Kāpēc ķēniņš? Viņš iegāja mežā, viņš apmaldījās, viņš saka tādu glaunu kungu. Un tas glaunais kungs bija pats vēlns, un tas vēlns teica, lai nes katru dienu cūks, un kad cūks pietrūksies, lai nes ķēniņu meitu. Un ja man nebūs cūkas, tad man nebūs darbs. Ko tad es darīšu? Malkastējs padomā un saka, es tās cūkas noganīšu. Viņš aiziet uz ķēniņam, ķēniņš piekrīt. Pienāk vakars, vēlns atskrien, paķer vienu cūku un aizskrien. Bet malkas cirtējs pārvērš pa kurtu. Jūs zini, kas ir kurts? Kurts ir sunis. Un viņš aizskrien priekšā vēlnam. Un vēlns ir, oi, kurtiņ, cik man smaga nesta. Malkas cirtējs atbild, ko tad te to cūku ņemies? Tureiz 9 jūrām viens vagais taisās kārties. Labāk tu to dvēseli ņem. Labi, tad tur man cūku, es to būšu atpakaļ. Malkas cirtējs paņem savu cūku un iet mājām. Nākošā dienā atkal vēlns klāt, paķer vienu cūku un aizskrien. Bet šoreiz malkas cirtējs pārvērtās kā un viņš aizbild priekšā vēlnam. Un ēglis saka, kas tad cūveri taisies ēst? Ko gan badu laikā nav nācies apēst, bet šņors nācies ēst? Ko tad to cūku ņemies? Tureiz kalniem un jūrām viens bērns taisās mirt, labāk tu to dvēseli ņem. Labi, patur man cūku, es būšu atpakaļ. Malkas cirtējs paņem savu cūku un iet mājām. Nākošajā dienā kā valsts nenāk, tā nenāk. Malkas cirtējs nolēma jāsargā visu nakts. Un viņš pārvērš pa gailu. Jūs zināt, kāpēc pa gailu? Jo gailas iedziedās, tā vēlns prom. Pienāk pusnakts, kā vēlns atskrien, kā gailas dzied, vēlns skrien prom, ar tukšām rokām taču neskries prom. Paķer ķēniņu meitu un špulks pazemē. Ķēniņš bēdīgs, visi bēdīgi, bet malkas cirtējs vienīgais nav bēdīgs. Viņš saka, es tev to meitu atturīšu atpakaļ. Viņš aiziet uz savu tvārumam, kur vēlns ielīd iekšā, viņš pārvērš pa skudru un ielien iekšā. Bet tur tāds klājums,
mušķu pārdo pāri, un viņš redz, ka vēlna pils logā ķēniņa meita raud, un viņam saka, ej prom, to attaisnots kungs, tā būs beigas. Malkstējs atbild, nebaidies. Viņš pārvērš pa lauku un vēlna virsū. Tur bija spraiga cīņa, asiņš šķīd uz visām pusēm. Beigās tāpat uzvarēja malks cirtējs. Nu kā tad tiks ārā? Un tad ķēniņa meita atcerējās, ka vēlam ir tāda burta dienas grāmata, ka tur visāds burstības pierakstīts. Viņa izlasīja, ka jāatrod ir likstiņi ar divām toliņām. Viņa skatās, nevar ieraudzīt, un tad ieraudz. Malks cirtējs pārvērš pa zvirbulu un uzlido pakaļ. Nu kā tad tās oliņas nonāks virszemē? Un tad atkal ķēniņa meita atcerējās, ka vēl sargiem ļoti nepatīkot kaķi, ja viņi ieraug kaut kaķi, to paķerēs asus un izmet virszemē. Tā malks cirtējs pārvērtās par kaķi, paņēma oliņas mutē un sāka luncināties gadu vēl sargiem. Kā vēl sāks ieraudzīt, kā paķerēs asus un izmet virszemē. Kā oliņas nonāca virszemē, tā pils pacēlās kalnā. Malks cirtējs izglāba ķēniņa meitu, viņa apprecējās un dzīvoja ilgi un laimīgi. Gan vasarā, gan ziemā. Man tikko iešāvās tāda viena doma prātā. Kāpēc vienreiz gadā ir rudens, vienreiz gadā ir vasara, bet divreiz gadā ir ziema? Es to nesaprotu. Jūs to saprotat? Paldies, ka klausījāties!